par sporta laukumiem. 1976. gadā tika uzsākta parka atjaunošana. Lai veiktu pilnīgu Franču dārza atjaunošanu, tika izzāģēti visi vecie koki, pakāpeniski tika veidotas alejas un celiņi, un tikai 1984. gadā svinīgi tika iestādīta pirmā liepiņa centrālajā alejā. Ir paveikts milzīgs darbs, lai dažās dekādēs no klaja laukuma izveidotu visu to, ko jūs nu pat redzējāt. Taču parka atjaunošana nav beigusies, un normālos apstākļos tai nevajadzētu beigties nekad, jo tikai nepārtraukti to kopjot un aprūpējot, iespējams saglabāt dzīvus, nemitīgi mainīgos dārza mākslas pieminekļus. Mūsu ekskursija tuvojas izskaņai. Ceram, ka to izbaudījāt un uzzinājāt kaut ko jaunu. Paldies!